Un šodien mēs runāsim par pievienotās vērtības nodokli, kas mums ir jāņem vērā arī tad, kad mēs vēl neesam pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, lai mēs kaut ko nenokavētu, lai mēs visu izdarītu tā, kā tas ir noteikts likumdošanā. Kas tad ir svarīgi un kas mums ir jāņem vērā? Un mums var būt arī nākamā situācija, ka mēs ne tikai reģistrējamies, bet mēs tādu vai citu iemeslu pēc tiekam izslēgti, vai nu paši vēlamies izstāties no pievienotās vērtības nodokļu maksātājiem, un vai šajā situācijā mums ir tikai, varbūt tāds nedaudz prieks, nav jāgatavo viena atskaite, ja? Vai tas mums uzliek arī vēl kādus citus pienākumus. Mūsu programmā ir paredzēts par PVN taksācijas periodiem, par PVN likmēm un piemērošanas režīmiem, par to, kad mēs piemērojam apgriezto, jeb tā dēvēto reverso maksāšanas kārtību, arī par pievienotās vērtības piemērošanu sniegtajiem saņemtajiem pakalpojumiem, kas mums jāņem vērā, un par priekšnodokļa atskaitīšanu, arī par šo proporcijas aprēķināšanu, ko es pieminēju atbildot uz jautājumu, un par īpašo nodokļu maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību. Tiem, kas ir lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē darbojās, un tiem, kas darbojās namu pārvaldīšanas nozarē, tad šeit vēl ir papildus noteikums, ka mēs maksājam tātad nodokli budžetā tajā periodā, kad ir saņemts rēķins, bet saņemta apmaksa par rēķinu, bet ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā. Jo tad, ja ir preču glabāšana, kādā lielā noliktavā, kur, piemēram, mēs uzglabājam varbūt mūsu preču konteinerus pirms nosūtīšanas tālāk, ja, tad šajā situācijā pievienotās vērtības nodoklis, tas ir pavisam cits, ja? Un arī pēc tam, ka mēs jau maksājam uzņēmuma ienākuma nodokli sakarā ar pārsniegumu, mēs drīkstam atskaitīt priekšnodokli 40% apmērā. Tie ir 2 atšķirīgi nodokļi.